Ieslodzījumā pavadījušo partijas tēvzeme līderi ekspremjeri Juliju Timošenko. Viņa pat labāk jau atrodas Kijevā un uzrunās neatkarības laukumā pulcējušos. Timošenko arī jau paziņojusi, ka kandidēs ārkārtas prezidenta vēlēšanās māja beigās. Tikmēr parlamenta šodien no amata atstādinātais prezidents Viktors Janukovičs, kuram ar vienu ir atbalsts valsts dienvidaustrumu apgabalos, jaunās varas lēmums neatzīst un faktiski Ukrainā var iestāties divu valdības situācija. Timošenko no Harkovas ieradusies Kijevā, bet atsādinātais prezidents Janukovičs vakarnakt pusslepus no Kijevas devies uz Harkovu. Tā kā viņam šodien neizdevās izlidot uz Krieviju, pēc pēdējās informācijas Janukovičs tagad slēpjoties kaut kur Doņetskas apgabalā. Pie pamestās Janukoviča privātās rezidences Mežģigorijai atrasti dokumenti, kas peldējuši Ņeprā un iespējams uzskatām par melno kasi. Kolēģi Judita Čunka, kura pat labi atrodas Kijevā, šodien kopā ar operatoru Aigaru Kovaļevski pabija aizmukušā prezidenta administrācijas ēkā. Uz ielas, kas ved uz prezidenta administrāciju, ir izveidotas vismaz 3 opozicionāru rindas. Nama pagalmā ļauj ieiet tikai žurnālistiem. Sargājam tautas bagātību, ēkas, lai nebūtu marodierisms un laupīšana. Prezidents ir aizmucis, tāpat arī citi ļaundari. Esam priecīgi, ka savu esam panākuši. Как наш президент убежал и все эти злодеи, но мы рады, что добились своего. Opozīcijas pašaizsardzības grupas prezidenta administrācijas ēku savā kontrolē pārņēma vakarā. Pulksten 11. šeit neviena nav bijis, un arī šodien durvis ir ciet. Kad prezidents atgriezīsies un kas būs prezidents, nav skaidrs. Prezidents Janukovičs vakar te bija un bija visu dienu. Vakar bija piekdiena un pēc darba nedēļas beigām visi aizbrauca. Viktors Janukovičs vakar izlidojis uz Harkovu. Ēku no iekšpuses tāpat kā līdz šim sargājot valsts objektu apsardzes darbinieki. Ēkā esot arī atsevišķi ierēdņi, kas nodrošina valsts pārvaldes darbu. Es domāju, ka Janukoviča kungs ir atstājis Kijevu uz visiem laikiem. Viņš neatgriezīsies. Viņš nogalināja cilvēkus. Viņš nevar atgriezties te. Gandrīz 3 mēnešus prezidenta administrācijas un ministru kabineta pagalms atgādināja cietoksni. Te bija izvietojušies simtiem miliču un specvienības Berkut pārstāvju. Vakar visi devušies prom. Valsts objektu un administratīvo ēku apsardze stāsta, ka nekādas provokācijas nav notikušas un opozicionāri savā kontrolē ēkas pārņēmuši mierīgi. Mēs vienojāmies, jo esam viena tauta. Sapratāmies, jo dzīve valstī neapstājas un vajadzēs strādāt. Valsts pārvaldei, kā ikvienā valstī, ir jāstrādā. Mēs esam patrioti un uzskatām, ka šīs ēkas pieder tautai un ir jānovērš jebkādi mēģinājumi tajās ielausties. Tas ir jānosargā nākamajam prezidentam un valdībai. Šodien Ukrainā ir sēru diena un piemin asiņainajā ceturtdienā bojā gājušos, tāpēc arī šeit plīvo karogi ar sēru lentēm. Judita Čunka, Aigaras Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Kijevas, Ukrainā. Un pašlaik neatkarības laukumā notiek piemiņas pasākums bojā gājušiem protestētājiem, un kuru katru brīdi tur gaida ierodamies arī ekspremjeri Juliju Timošenko, kurš šodien atgādinu atbrīvot no ieslodzījuma. Šobrīd esam sazinājušies ar Juditu Čunku, kura arī atrodas neatkarības laukumā. Labvakar, Judita! Labvakar, Laura! Kāds noskaņojums šovakar ir cilvēkiem? Šodien Maidana laukums sen nav pieredzējis tādu cilvēku pieplūdumu, kāds ir šovakar. Šovakar piemin bojā gājušos, šobrīd cilvēkiem rokās ir svecītes, viņi zibina gaismiņas ar mobilajiem telefoniem, no skatuves skan stīgas, sērīgas dziesmas, kā viņi paši saka opozicionāri. Šodien mēs nevaram dziedāt uzvaras dziesmas, pat ja mēs tagad šobrīd to arī varētu darīt, jo opozīcija pēc viņas vārdiem ir panākusi šodien ļoti liels uzvaras. Maidana laukums ir pilns ar cilvēkiem no vienas malas līdz otrai, un te nevar redzēt ne galvu, ne malas. Visi gaida šobrīd Juliju Timošenko, kura pirms pāris stundām pēcpusdienā ir atbrīvota no ieslodzījuma Harkovā. Viņa ir ieradusies jau Kijevā, un visi gaida, kad viņa ieradīsies. Julija Timošenko cietumā ir pavadījusi vairāk nekā 2 gadus, viņai bija piespriesti 7 gadi par
dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Jāsaka arī tas, ka Julija Timošenko ir likusi noprast, ka viņa gatavojas kandidēt prezidenta vēlēšanās. Atgādināšu, ka šodien augstākā rāda pieņēma lēmumu par līdzinājā prezidenta Viktora Janukoviča atstādināšanu no amata un par jaunu ārkārtas prezidenta vēlēšanu sarīkošanu 25. maijā. Laura? Judīta, vai ir kādas ziņas par to, kur varētu būt Janukovičs šobrīd? Ir tādas ziņas, bet es tās šobrīd nevaru ne apstiprināt, ne noliekt, jo man nav iespējas šobrīd to pārbaudīt. Iedzīvotāji šeit Maidana laukumā runā par to, ka Janukovičs ir centies no Harkovas izlidot ar privātu lidmašīnu no militārā lidlauka un esot slēpies kādā spēļu klubā, bet es vēlreiz atkārtoju, tās ir tikai runas un nav kas tās apstiprina. Un viņam ir liekts un aizkavēts, viņš nav izspējis izlidot no Harkovas. Tāds ir ziņas. Paldies, Judita, par šo aktuālo informāciju. Un tātad Julija Timošenko ir atbrīvota un pastīsimies, kā tas notika. Šodien vairāk kārt tika izziņota un pēc tam atkal atsaukta informācija, ka partijas Tēvzeme līderi Julija Timošenko ir izkļuvusi brīvībā, kā to iepriekš lēma augstākā rada. Pēc 5:00 pēcpusdienā Timošenko beidzot pameta slimnīcu Harkovā, kur ārstējās cietumsargu uzraudzībā. Viņu pavadīja parlamenta deputāti un vairāk rietumvalstu diplomāti. Pie slimnīcas ekspremjeris veica gavilējošu atbalstītāju pūles. Timošenko viņiem pavēstīja, ka diktatūra ir kritusi. Vēlāk opozīcijas līderi ar lidmašīnu devās uz Kijevu, lai pievienotos demonstrantiem Neatkarības laukumā. Viņi paziņoja, ka piedalīsies 25. maijā paredzētajās prezidenta ārkārtas vēlēšanās, ko paredz Rādas šodienas lēmums par līdzšinējā prezidenta Viktora Janukoviča atstādināšanu. Viņš gan šo lēmumu sola ignorēt. Tā nav opozīcija, bet bandīti. Viņi terorizē parlamentu. Visu deputātu lēmumi ir nelikumīgi, un es tos neatbalstīšu. Tagad varam vērot to pašu, ko pagājušā gadsimta 30. gados Vācijā, kad pie varas nonāca nacisti. Arī tagad tiek aizliegts pretinieku partijas, apgānīt viņu simbolika, piekauti cilvēki. Ukrainas politikas vērotāji lēš, ka Janukovičam reāls ietekmes nav atlicis daudz. Tiek pat ziņots, ka viņš mēģinājis izlidot uz Krieviju, bet to nesot atļāvuši robežsargi. Tomēr valsts dienvidaustrumu apgabalu un Krimas pašvaldību deputāti kongresā Harkovā paziņojuši, ka arī neatzīst centrālā parlamenta lēmumus un ieviesīs pārvaldītajās teritorijās savu kārtību. Krimā dzīvojošo Krievu vairākumu pārstāvi pat neizslēdz iespēju atgriezties Maskavas paspārnē. Tagad jāgaida, kam šajos reģionos izlems klausīt spēka struktūru, armijas un iekšlietu sistēmas darbinieki. Viņu vadība attiecīgajās ministrijās ir solījusi uzticību augstākajai radai. To atbalsta arī ievērojama daļa austrumu apgabalu iedzīvotāju. Jau tiek ziņots par eirointegrācijas piekritēju un līdzšinējā režīma atbalstītāju sadursmēm. Kādu notikumu gaidām tuvākajās dienās, līdz ar to esot grūti prognozēt. Viens no scenārijiem pat paredz, ka uzklausot austrumu apgabala aicinājums, Krievija var izlemt par savu karaspēku ieviešanu Ukrainā. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs jau vērsies pie rietumvalstu kolēģiem, lūdzot disciplinēt Ukrainas opozīciju, kas ejot bruņot ekstrēmistu pavadā un nepildot panāktās vienāšanās. Andris Lācars, Latvijas televīzija. Un noslēdzot par Ukrainu, vēl piebildīšu, ka pat Ukrainas veselības ministrija paziņojas, ka sadursmēs Kijevā bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 82 cilvēkiem. Bet nu gan par pašmāju politiku. Cīņa par vēlētāju balsīm pirms rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām liek partijām apsvērt visdažādākos variantus, kā piesaistīt savu darba devēju, tas ir vēlētāju uzmanību. Saskaņā ar Latvijas televīzijas rīcībā esošo informāciju saskaņas centra un Aināra Šlesera vadītās Vienot Latvijai kopīgajā sarakstā Saeimas vēlēšanām atgriezīsies arī agrāk pie varas bijušie Latvijas Pirmās partijas un Tautas partijas biedri. Saskaņā ar vairāk avotu apstiprināto Latvijas televīzijai tiek apspriests variants, ka Saskaņas centrs un Vienota Latvijai startēs ar kopīgu sarakstu, un tā lokomotīva Vidzemes vēlēšanu apgabalā varētu būt Latvijas Pirmās partijas dibinātājs un par vienu no oligarhiem dēvētais Ainārs Šlesers. Kurzemē saraksta līderis varētu būt bijušais Tautu partijas Edgars Zalāns, Zemgalē bijušais Latvijas Pirmās partijas Latvijas ceļu biedrs Ivars Godmanis. Tāpat politikas kuluāros tiek apspriests arī variants, ka cīņā par vēlētāju balsīm varētu tikt pieteikts vēl viens jauns krievalodīgo vēlētāju interešu aizstāvju saraksts, lai kopīgi ar Saskaņas centru censtos iegūt pēc iespējas vairāk balsu. Lai gan Saeima jau pirmajā lasījumā konceptuāli